Diemžēl statistikas dati liecina, ka tieši Latgalē ar psihiskās veselības problēmām reģistrēto skaits ir visaugstākais Latvijā. Pulcējot medicīnas darbiniekus no visas valsts, Latvijas ārstu biedrība 8. martā Daugavpilī aizvadīja konferenci par tik aktuālu tēmu kā psihiskā veselība un tās lomas sabiedrības veselības aspektā. Daugavpils slimnīca dabūja gada slimnīcas balvu. Profesora Ancāne teica, ka viņai ļoti patīk gan šajienas kolēģi, gan to, ko viņi dara, gan pēta. Man atlika tikai meklēt visu tehnisko pasākumu risinājumu. Pieredzējuša ārstu komanda un veiksmīgs darbs kolektīvā Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai ir nodrošinājis pelnītu gada slimnīcas 2013 statusu. Valdes priekšsēdētāja Sarmīte Kikuste prezentēja jau realizētos un realizējamos projektus, kuri orientēti uz vēl augstāku rezultātu sasniegšanu un pacientu labklājību. Viņa uzsver arī to, ka svarīgi ir pašiem ārstiem savstarpēji komunicēt, apmainīties ar informāciju, uzdot jautājumus un gūt uz tiem atbildes. Ārkārtīgs prieks, ka tieši Daugavpilī notiek šī konference par garīgo veselību. Es domāju, tas noteikti mazinās to stigmatizāciju, kas ir sabiedrībā attiecībā pret slimniekiem ar garīgām problēmām. Es ceru, ka sabiedrība pārstās no šiem slimniekiem baidīties, domāt, teiksim, ka viņi ir kaut kādi šausmīgi īpaši slimi. Es ceru, ka sabiedrība vieglāk pieņems viņus, jo viņi ir mūsu sabiedrības daļa un faktiski pareiza, laba, kvalitatīva, gudra ārstēšana var viņus atgriezt, teiksim, normālā sabiedrībā un normālā dzīvē. Psihisko problēmu konstatēšanā svarīgu lomu ieņem arī ģimenes ārsti. Mūsu pacientu psihiskās veselības problēmas ir kopdarbs. Ģimenes ārsts ir pirmais, kas šo mūsu pacientu redz un arī uzzina viņa problēmas saistībā ar psihisko veselību, bet galvenais mums ir jābūt šai labai sadarbībai ar psihiatriem un psihoterapeitiem un seksologiem. Un šeit ir Daugavpilī tā īpaši labā vieta, kur īstenībā Daugavpils pacientiem viss ir pieejams. Veselības definīcija ir vienkārša, tā ir labsajūta. Rūpējoties par savu fizisko, emocionālo un sociālo labsajūtu, mēs varam veidot veselīgu sabiedrību. Šādu iedzīvotāju dzīves kvalitātei jābūt arī valsts primāro uzdevumu sarakstā.